Interesanti, ka vēl 80. gadu beigās, piemēram, 89. gadā, 1989. gadā Latvijā dzima pār par 40,000 bērniņu, faktiski 42,000. Un tad pēc 10 gadiem, ap 2000. gadu, šis rādītājs jau nokrita no šiem 40,000 uz 20,000. Un tad, kad sāka ministrija un ieviesa kopā ar Labklājības ministriju šīs māmiņa algas, kuras gan arī gadu ātrāk ieviesa Igaunija, un es toreiz satikos ar šo Igaunijas ministru, un mēs izrunājām, un likās tik daudz sološi tā iespēja, jo toreiz pēc bērnu piedzimšanas pabalsts bija Latvijā 30 lati, un minimāla alga bija 80 lati. Un es domāju, ja varētu dabūt no šiem 30 latiem uz 80 latiem šo bērnu piedzimšanas pabalstu vismaz gadu garumā, tas gan būtu liels lēciens. Un tad pēkšņi mēs uzzinājām, ka Igaunijā sāk maksāt apmēram vidējās algas, jeb 7% no algas apmērā. Un tad mēs satikāmies, izrunājām, Darbs teica, bet tas taču maksā milzīgas naudas. Un tad savukārt tas Igaunijas ministrs palika klusi un teica, paga. Bet jums taču Latvijā ir daudz vairāk naudas nekā mums. Kāda problēma? Tad, kad šīs tā saucamās māmiņa algas sāka maksāt, tad arī ar katru gadu apmēram 5–6% apmērā dzimstība pieaug. Tātad 2004. gadā, kad māmiņa algas sāk jau nest kādus augļus, piedzima apmēram bišķi vairāk kā apmēram 20,300 bērnu. 2004. gadā. 2008. gadā, tātad pēc 4 gadiem, šis cipars uzauga par vēl 4,000, un faktiski toreiz 2008. gadā piedzima 24,400 bērniņu. Un faktiski šajos 4 gados dzimstība pieauga vairāk kā 20%.